Pirms pusotra gada Aiviekstē tika atklāta spēkstacija. Pēc šī pavasara palu dīkstāvis tā atkal turpina darboties. Vienkārši iziet no tā kaut kā 3 dienas atpakaļ vai tā. Ir atsākusies tas un tas. Pagaid, varbūt jāizdomā bišķiņi. Uzreiz momentā. Pagājis ir pusotra gada kopš 94. gada Ziemassvētkos tika svinīgi atklāta Aiviekstu spēkstacija. Visu šo laiku mūsu Zviedru dāvātais ģenerators darbojās ļoti labi un saražoja diezgan daudz elektroenerģijas. Šobrīd palu laiks ir beidzies un elektroenerģija pēc 1 mēneša pārtraukuma, kamēr tiek palaisti ledi caur aizsprostu, tiek atkal ražota. Sakiet, vai plūdu laiks, ko prognozēja Latvijai, vai tas ir ietekmēts vēl īpašāk ietekmēts šos rajonus? Plūdu laiks bija prognozēts tika nepareizi, un līdz ar to mūsu pārtraukums izrādījās garāks nekā plānots. Mēs izņēmām aizsprostu ātrāk, un līdz ar to mazliet radās zaudējumi. Tādā ierindas ritmā ejot, cik, piemēram, reāli ir katru gadu šajā laikā, cik dīkstāvis, cik reāli? Ir dažas plānotās apturēšanas, dažas dienas gadā, bet vispār viņš ražo cauru gadu. Jautājums, cik ir tā saražotā elektrība skaita ziņā un kurus rajonus, kurus apgādā elektrību? Ar elektrību apgādā tuvākos rajonus, praktiski Madonas rajonu. Un tad arī nodrošina pilnībā ar elektrību? To ļoti grūti ir pateikt, kuriem cilvēkiem tieši tiek tā elektrība, ko saražo šis HES, jo tas ir kā viens liels katls, pa kuru lej ar daudziem kausiņiem iekšā un pa apakšu atkal patērētāji ņem laukā to elektrību. Tad tāds tukšais periods ir tikai palu laiks, vai ir vēl kāds brīdis, kad apstādina? Vasarā ir pamaz ūdens, bet apturēts pilnībā agregāts netiek. Viņš nevarētu gluži teikt, ka netiek pilnībā apturēts. Viņš tiek apturēts uz vairākām stundām dienā. Mēs uzkrājam ūdeni un tad atkal mēģinam maksimum stundās ieslēgt pēc iespējas. Spēkstacija darbojas bez patstāvīga dežūra personāla. Tā ir automatizēta, bet cilvēku darbs izrādās atsevišķos brīžos tomēr ir vajadzīgs. Dežūra personāla, tas nozīmē to, ka viņa ir automatizēta, bet cilvēka darbs tomēr tur ir vajadzīgs. Kā redzat, strādnieki strādā, jo patreiz pavasara laikā ļoti daudz upe sanes dažādus nosēdumus. Bet mūs interesēja ne tikai turbīnas labsajūta. Šo pavasaru pirmoreiz spēkstacijā darbosies arī zivju ceļš. Jo citādi turbīnai sāk trūkt ūdens.
Zināms, katras zivs īpašība, dabiskā tieksme ir sēt savus ikrus pēc iespējas augstāk pa upes gultni. Spēkstacijas ar saviem dambjiem ir tās, kas traucē šo zivju dabisko kustību. Un tāpēc dabas draugu prasība pie nozīmīgākajās upēs ir uzbūvēt zivju ceļus, lai zivju kustība netiktu traucēta. Un šī iemesla dēļ Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli pagājušajā rudenī uzbūvēja zivju ceļu Aiviekstes spēkstacijai. Laši te netiek gaidīti, bet Aiviekstes zivtiņas jau sākot ar māju tiek laipni lūgtas. Zivis iespējams nāks pa šiem ceļiem vai vispār nāks? Zivī būtu jānāk nārsta laikā, tajā periodā, kad kurai zivī šis nārsta laiks ir. Vienai zivī tas ir maijā, citai jūnijā. Vispār šim zivju ceļam ir jāstāv vaļā visā bezledus sezonā. Tagad pamazām ceļi jau, mēs jau varam viņu darbināt. Prasa brigadierim, kāpēc te nogad rep.